nu, šie puiši neliks vilties. Es tā domāju, nu es esmu redzējis gan vienu, gan otru uzstāšanos ringā. Nu, tas, ko viņi demonstrē, tas ir iespaidīgi. Nu, ko aiziet? Aleksandrs Sidorāns sarkanajā krekliņā pret Miku Bērziņu. Miks gaida ar savu iespēju. Miks iet uz priekšu. Aleksandrs paspēja atkāpties. Aleksandrs mēģina mānīt. Viņi agrāk nav savā starpā boksējuši, taču viņiem ir bijuši vairāki kopēji pretinieki. Aleksandrs šobrīd nedaudz provocē Miku ar zem nolaistām rokām. Uztaisam troksni, Aleksandrs Sidorāns, uztaisam troksni, aiziet! Un šeit Miks Bērziņš. Kurš par limbažiem uztaisam troksni, Miks Bērziņš, aiziet! Uzkurina publiku Antoāns. O, labs trāpījums no Sidorāns. Sidorāns turpina. Miks Bērziņš arī dažas dienas apakaļ slimoja. Cerams, ka sportists jau ir atguvies un ir savā labākajā kondīcijā. Paspēja norēģēt. Un posms te spēka boks. Abi ļoti fiziski spēcīgi atlēti. Kā redzam, tiešām interesants mačs. Tiešām šis ir duels, ko gribētos redzēt droši vien. Jau nezinot, kāds būs rezultāts, gribētos redzēt atkal. Jo ir respekts. Nav tā, ka šeit atnākuši šie bokseri vienkārši tā, nu, ko tad man šo darīt? Nē, te ir respekts. Oi, labs trāpījums no Sidorāns. Sidorāns atkal iet, pārkāpums no Sidorāns. Pakaus, tas nebija apzināts. Tas noteikti nebija apzināts. Lai es tā kā apstādināts. Kudracos prasa, vai Sidorānam vai viss ir kārtībā, atvainojos Bērziņam, vai viņam viss ir kārtībā. Un Aleksandram Sidorānam ir Kudracos pateicis, ka tā vairs nedrīkst darīt. Nu, protams, nedrīkst, tā nedrīkst darīt. Un Aleksandrs Sidorāns pats redzējām, uzreiz atvainojās. Viņš saprot, ka tā nevajadzēja darīt, ne jau viņš spēcā to darīt. Aleksandrs Sidorāns, esmu ar viņu vairāk kārt runājis. Tiešām patīkam cilvēka iespaidu atstāja. Tad fiziski spēcīgi puiši. Aleksandrs mēģina kontrolēt distanci. Tagad noregulē savu vajadzīgo distanci. Miks mēģina sagaidīt sev. Labs trāpījums no Aleksandra. Miks atkāpjas. Un Miks iet uz priekšu. Noregulē. Izkārto savu sitienu iespēju, taču to palaiž vējā, jo Aleksandrs paspēja izvairīties. Opa! Sāds sitiens pēdējā sekundē no Aleksandra Sidorāna. Apstādinās šo ieskrējienu, kādu bija uzsācis Miks Bērziņš. Pirmais rauns ir noslēdzies diezgan efektīvi. Vēl priekšā 2 raundi. Un šeit 2 knockout mašīnas noteikti gribēs savas attiecības saregulēt paši savā starpā, nesagaidot tiesnešu labvēlību vai nežēlistību. Jo nu, tiesneši tie lēmumi, kā jau mēs zinām, kur ir cilvēks, tas ir subjektīvs vērtējums. Un mēs bieži vien esam to teikuši, mēs kā skatītājs, man liekas, ka tur ir tas un šīs. Bet, kā jau teicu, neaizmirstam, ka tiesneši ir 3, katrs savā stūrī un katrs redz savādāk, jo nav tā, kā mēs šeit ekrānos varam redzēt visu, teiksim tā, gana smalki, viņiem tāds iespējas nav. Viņi skatās, olimpiešnieki šeit kurina, Ādažu sporta centrā. Sācies 2. rauns, zilajā formas starpā Miks Bērziņš no Limbažiem un pretī Olympic Hops kluba pārstāvs no Rīgas Aleksandrs Sidorāns. Bērziņš izdara vairākus sitienus, taču visus tos Sidorāns nolasa
cimdos. Sidrons smuki kustās viņa galvu kā pulkstens. Ļoti grūti noturam priekš Bērziņu. Sidrons pareizi ritmu izveidojas. Sidrons izaicina Bērziņu uz atklātāku boksu. Pagaidām Bērziņš šīm provokācijām nepaļaujas. O, labs no apakšas uz sāniem. Bērziņam rokas vietā. Šeit, opā! Bērziņš tagad mēģina viņš uzbrukt. Arī Aleksandrs ir sevi smuki pasargājis, pieliekot rokas pie galvas. Tāpat tas arī ķermenis bija nosakts. Jā, nu redzam, šie smagsvari ne tikai prot spēcīgi sist, viņi prot arī aizsargāties, labi kustās, viegli uz kājām. Un šie ir tiešām jaudīgi zēni. Labi, labā sitiena apmaiņa. Labs trāpījums no Sidrāna. Sidrāna saka, aizsit ganām, tad Bērziņa kārtā atbildēt sitienu. Sitienas korpusā no Sidrāna. Bērziņš vairāk koncentrējas sitienu galvā. Šeit galvā, te nosargā Sidrāns. Sidrāns gaida iespēju, lai izlīst no aizsardzības. Un šobrīd Sidrāns saklinčo savu pretinieku. Sidrāns izskatās, ka ir nedaudz pagurs. To izmanto savā labā Bērziņš. Bērziņam gan izskatās, ka ar bāku viss ir kārtībā. Nav aizmirsis uztankoties pirms cīņas. Sidrāns! Ai, kļūdās nedaudz. Sidrāns aizķērās roka. Bija plānots sitiens galvā, taču nesasniedz mēķi, aizķērāsies pretnieku. Sidrāns atkal sit taisno. Bērziņš tieši tādu pašu sitienu izvēlas, lai atbildētu. Opā! Labs sitiens no Sidrāns. Sidrāns apēd vairākus sitienus, ko sagatavojas Bērziņš. Turpina Bērziņš iet uz priekšu. Sidrāns spiesas atkāpties. Bērziņš atkal trāp. Tagad kliņš. Sidrāns jau pirms laika sāk atpūsties. Jā, viņš ļoti gudri. Opā! Izlaiž sitiens. Sidrāns iestāv skaidrs sitiens no Sidrāna. Bet Bērziņš atbild parādā nepaliek. Sidrāns izvairas no Bērziņa šiem 3 sitieniem, tagad šie gan tādi pusabsorbēti. Oi, vēl viens no Sidrāna! Sidrāns aizsargājas un atskat goks. Kas par otro raundu? Tas bija izcili. Jau pirmais likās, ka tur bija ko redzēt, tad otrais nelika vilties. Nu, trešais rauns būs ļoti interesants. Nezinu kā, šobrīd izskatās Aleksandrs ļoti sagurs. Lūk, arī Aleksandrs kopā ar savu treneri Ilju Žilinski paši izbijušo olimpisko bokseru. Vēlāk viņš savu karjeru turpināja arī pro ringā. Un tagad ir viens no labākiem treneriem gan boksā, pēc olimpiskiem noteikumiem, gan profesionālajā boksā, Ilja Žilinskis zina, kas ir jādara, lai no puikas padarītu par vīru. Aleksandrs Sidrāns noteikti ir ar lielu potenciālu. Taču, notajā raundā varbūt pat daudz kaut kur izlikās, kaut kur pārāk izvēlējās riskēt. Savukārt Bērziņš, manuprāt, otrajā raundā restartējās. Ko Sidrāns? Sidrāns ies uz knockout. Šobrīd visi ieroči ir uzlikt uz galvu. Šeit paklup Sidrāns. Kas pa Sidrānu maiņu? Tagad Bērziņš iet uz priekšu. Bērziņš spiež, Sidrāns pagriežās. Līdzīgi kā judo, man gribēja pārmest pāri. Bet tas vairāk bija nevis gribēja pārmest, bet vienkārši, lai apstādinātu Bērziņu. Bērziņš bija iekars, Bērziņš bija ieskrējies. Bērziņš turpina. Tik līdz signāls tiek dots. Sidrāns tādu spēcīgu grūdienu ar kreiso. Pavirz uz priekšu Bērziņu. Bērziņš šobrīd atkal notestēja. Nomērīja par jaunu distanci. Tagad to pašu dara arī Sidrāns. Sidrāns aizsargājas. Sidrāns stāv uz priekšu. Gaida savu iespēju. Pirms Sidrāns, es domāju, lidos pār plecam. Kāds ļoti spēcīgs, ļoti bīstams sitiens. Sidrāns gaida. Sidrāns iet opā ar māju kustībām. Korpus galva. Korpus galva arī šādu taktiku, šādu
zīmējumu arī lūdzu atkārtot. Sidorānam viņa treneris ir Žiļinskis. Sidorāns pilnīgi aizsardzībā, tad korpusā. Oi, labi izvairās! Sidorāns taču otrs sitiens tomēr lidoja garām. Sidorāns izvairās. Sidorāns saka pacīgs tās nedaudz. Sidorāns meklē iespēju, lai atpūstos. Nu, viņam ir vajadzīgs vēl iespējamiem uzbrukumiem sagatavot. Un šeit sit garām. Bērziņš saprata, kas tuvojas. Bija noliecies. Bērziņš uzbruk. Sitiens no apakša. Labs sitiens taisnais. Sidorāns saka labi pēc viens sitiens. Ko darīs liks pretīgs Sidorāns? Sidorāns iet uz priekšu lēnām. Un meklē savu pieeju. Bet tikmēr Bērziņš atkal uzbruk. It kā kārt jau bija Sidorānam. Sidorāns izlaida savu kārtu. Palaida atkal Bērziņu. Un Sidorāns šobrīd spiež ar spēku Limbašnieka Mika Bērziņa galvu. Un Sidorāns ir pagurs. Līdzniekam ir jāies. Opā, labs sitiens no Sidorāns. Sidorāns vēlreiz sit. Iedodam spēku Aleksandram aiziet. Sidorāns. Iedodam viņam spēku aiziet. Skaidrā. Sidorāns vēlreiz sit. Bērziņš mēģina sataustīt Sidorānu aknu. Tikmēr, kamēr Bērziņš mēģināja, tikmēr Sidorānam tas izdevās. Daudz labāk, manuprāt. Sidorāns ir nogurs, ļoti nogurs. Opā! Redzēja, kādu sitienu izturēja! Tikko Bērziņš! Viss. Cīņa ir galā. Kas par maču? Kas par maču? Aleksandrs Sidorāns, Olimpikops pret Limbažu boksa klubu pārstāvi Miku Bērziņu. Nu, šie puiši noteikti parūpējās par šī pasākuma līdz šim jaudīgāko cīņu. Noteikti, ja organizators ir plānojis apbalvot jaudīgāko cīņu, tad šis mačs, šie abi sportisti ir starp kandidātiem. Noteikti. Jo vēl priekšā mums ir 2 dueļi. Viss jau varbūt, ka arī šie 2 dueļi pārspēs šī mača, nu, to spriedzi, kas valdīja ringā. Nu, šie puiši malči. Nu ko? Kas tad uzvarēs? Ar vienbalsīgu tiesneša lēmumu. Tiesneša lēmums ir vienbalsīgs. Tiesneša Miks Bērziņš. Zilajā stūrī. Tieši tā. Miks Bērziņš izcīna, manuprāt, savas karjeras spilgtāko uzvaru.